Labrīt! Šajā skaistajā rītā. Šodien man ir tāds aicinājums tev, nedaudz vairāk tā pameditēt tādā vizuālā meditatīvā ceļojumā. Bet pirms mēs sākam, es aicinu tevi izkustēties drusku tā, kā tev gribās. Izkustināt ķermeni, tādas brīvas, spontānas kustības. Un ieklausoties savā ķermenī, mēs vislabāk sajūtam un sadzirdam, kas ir vajadzīgs konkrētā mirklī. Un varbūt var izteikt vienu roku uz augšu, un otru pastiet sev sānu. Un samaini rokas, otru roku. Sāns izstiepjās. Un varbūt var pastīties atpakaļ. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Šajā mirklīs un šajā rītā es aicinu tev pilnībā sajusties, kā tev gribās un izkustēties tieši tā. Arī izapļot, izkustināt kaklu. Un varbūt gribas ar krūtīm stieties uz priekšu, ar krūškuri, kā atvērties jaunai, skaistai dienai. Un kā aizvērties. Un varbūt šādi kustoties, tu kaut kādas skaņas dzird savā ķermenī, vērotās. Kāda ir tā ķermeņa mūžlika šajā rītā? Katru rītu tas varbūt drusku citādāk. Un, kad tas sajūties, kad ir gana, tad nosēdies atkal tādā mierīgā miera pozā. Aicinu tev rokas likt uz sirds, nedaudz pievērt acis. Un vērst uzmanību uz savu elpu, kā tu veidi dziļi, mierīgi ieelpu. Un kā veids atslābinoši zelta. Un sajūties, kā tīties šobrīd, sajūt savu fizisko ķermeni. Sajūt plauks, siltumu sirds. Un šajā mirklī es tev aicinu atcerēties kāda skaista mirkli, kad tu jūties patiešām laimīgs. Varbūt tas bija no bērnības. Varbūt tas bija kaut kad pavisam nesen. Dodies ar šo mirkli tagad. Un varbūt, ja tev sanāk vizualizēt, tad pavēro, kā tu tur izskatījies. Pavēro, kā tu tur jūties, kādas bija sajūtas, kādas bija emocijas. Varbūt tu pat vari sajust, kādas bija smaržas vai kādas bija skaņas. Tur tavā atmiņā. Var pavērot, vai kāds bija apkārt, vai tu biji pilnīgi viena.
Un atkal aicinu tās sajust šīs pozitīvās, patīkamās sajūtas un emocijas. Varbūt tas ir prieks vai mīlestība. Varbūt tā ir brīvības sajūta. Varbūt tā ir pateicība. Varbūt tas ir liels miers. Tu zini, ka zemapziņa nezina, ka tu esi tikai atmiņās, atgriezies. Ja tu to spēj iztēloties, tad zemapziņai tas ir tikpat īsti, kā tas notiktu šobrīd. Un tā aktivizē šīs enerģijas sevī. Un kāda enerģija ir tevī, tādas notikumus tu piesaisti. Un rīta sākot ar šādu atmiņu, ar šādu iegremdēšanos šajās emocijās, enerģijās. Ievibrēs tā diena tāda, lai tu piesaisti notikumus, kas tev ļauj piedzīvot atkal šīs patīkamās sajūtas. Un aicinu tevi šobrīd doties uz vēl kādu citu mirkli, kur tev jūties tiešām labi, varbūt kur bija kāds sasniegums. Kur tu patiesi jūties lepni un lepns par sevi, ka tavi darbi ir snieguši augļus, ka tu tos novērtē, priecājies par tiem, gūst atzinību pati no sevis un no citiem. Un izbaudi arī šo mirkli. Dodies tik dziļi šajā atmiņā. Un liek tu paši sajust šīs sajūtas. Lai nāk šīs domas, idejas, pārdomas. Vai dziļi mierīgi ieelpu un izelpu, ļaujot elpai vēl vairāk. Tā enerģētiskā plānā tās emocijās, tad emocionālajā ķermenī ienest šīs sajūtas, atmiņas. Lai tas sāk savu dienu no šīm enerģijām. Un vēl viens dziļi mirgi ieelpu un izelpu. Un tā kā tu jūties, ka tu jau esi uzpildījies. Gatavi doties tālāk, tikai tad aicinu tev rokas atbrīvot, uzlikt uz ceļiem tā, ka plaukstas ir vērstas uz priekšu. Dziļi vēl vien dziļi mierīgi ieelpu, sajūt, kā sirds ir uzpildījusies ar šīm sajūtām, emocijām, ar šo brīnišķīgo enerģiju.
cilvēks stārs priekšu, kā var iedomāties, ka no tās sirds plūst gaisma uz priekšu, un no tām plauksām plūst gaisma uz priekšu. Un šī gaisma kā piepilda to tavu ceļu, ko tu šodien veiksi. Šī enerģija atver durvis, visas tās, kuras tev priekš tevis būs visharmoniskākās, visatbilstošākās. Un šī enerģija un gaisma izgaismo visu tavu dienu, visu to tavu ceļu, ko tu veiksi šodien. Lai šī enerģija turpina piesaistīt tādus pašus notikumus, lai tā dzīvē nāk, tu šodien satiec tādus cilvēkus, kas tev ļauj pieredzēt atkal šīs patīkamās emocijas, šo enerģiju. Un varbūt tā ir mīlestība un veiksme, un varbūt tā ir pārpilnība, dziļš iekšējs miers. Mēs vienkārši ļaujam šai enerģijai sakārtot tavu dienu tā, lai tā priekš tevis ir vislabvēlīgākā, visatbilstošākā. Šajā mirklī arī var vizualizēt, jo zini aptuveni, kāda būs tava diena, jau var vizualizēt šo ceļu. Kāds tas būs? Ja tev ir plānots kāds tikšanās, tad vizualizēt šo tikšanās, redz, kā tā pieplūst ar gaisu. Un kad tu sajūties, šī diena ir piepildīta. Un šajā mirklī tu vari izteikt arī nodomu savai dienai, ko tu gribi īpaši piesaistīt. Kas tev būtu priekš tevis visatbilstošākais, visharmoniskākais, visveiksmīgākais priekš tevis šodien. Un šajā mirklī es nedaudz paklusēšu, lai tu vari izteikt tieši to, kas tev priekš tevis ir vissvarīgākais šodien. Kad tu jau esi to izteicis, tad mierīgi var vērt vaļā acis un vēl vienu dziļu ielu rokas iet garsāniem uz augšu. Saliec plaukstus kopā un īzāp, rokas dodas lejup līdz sirdī.
Paldies, ka šo laiku veltīji sev. Un lai patiesi brīnišķīgi, skaista ir tava diena. Paldies!